Ko darīt, kad liekas visiem citiem iet, bet tev neiet? Tu scrollē internetu un liekas, šitam iet, visiem iet, bet man neiet. Mans secinājums ir padomāt par to, kas tad īstenībā ir realitātē. Sociālajos tīklos ir ļoti daudz informācijas, ļoti daudz bilžu, un būsim godīgi, nav liela māksla aiziet uz fotostudiju, uztaisīt skaistas bildes un parādīties visā krāšņumā, un tad pusgadu uz priekšu likt dažādu informāciju, postus un visu pārējo. Īstā māksla ir dzīvot un baudīt dzīvi ikdienā. Tāpēc mans aicinājums un atgādinājums tev beigt salīdzināt sevi ar citiem, beigt salīdzināt sevi ar to, kas notiek kaut kur uz bildes, un mēs īstenībā nezinām, kas notiek. Arī man pašai personīgi grūti novākt cilvēkus uz pasākumiem, ir pārdomas par to, kā veidot konsultācijas, ir daudz dažādi jautājumi, ar kuriem arī es iesprūstu, netieku, kaut kur apstājos. Un mans aicinājums tev ir distancēties no tā, kas notiek sociālajā vidē un iezūmoties sevi, savās sajūtās, savās vēlmēs, savās vajadzībās un pabūt ar sevi un neskatīties un nesklīdzināt. Tad arī nāk atbildes, tad arī nāk vairāk idejas, pārdomas, kad mēs distancējamies no visa, kas mums apkārt tik ļoti ietekmē un ieklausamies sevi. Ja tev ir vajadzīga palīdzība ieklausīties sevi, paņemt pauzi no visa, kas notiek apkārt, tu zini, kur mani atrast, un es ar prieku tev palīdzēšu, ja tev tas ir vajadzīgs.